Labrīt, trešdienā. 10. aprīlis laikam. Arī kas šeit aug pie mums. Te drusku pieliekties un var noplūkt aprikolas. Tur tālāk citroni. Super, ne? Nepierasti. Es dabūšu. Laikam es tad mēģināšu, nolikšu kameru, pamēģināšu. Viņi cieti vēl. Tie ir kaut kādi mazi apelsīni. Līdz ciela pirmā izmēģinājuma trusīts. Nu? Skābs. Skābi sauc. Vienīgais labums viesnīcā šitas maliņā zem romiešu stila. Ejam uz tuvāko, laikam benzīna tanku brokastis ēst. Kaut gan te ir kafija, kas? Jā. Labi. Un kur tas kociņš mūsu? Tur. Jā, tur. Jā. Cerams, te ir ēdamais. Tur jau kaut kas ēd. Tad jau būs. Vakar mēs te bijām. Te pa pilnam tautas. Nu, redz. Okay. Nu, mēs atvedām kaut ko līdzīgu. Ejam pāri. Apstājās. Un uz viesnīcu un uz nomas Kentauram. Uz Kentaura centra mašīnas te apdauzītas. Man tas Peugeot 101. Tāda vispār nav. Jā, punta. Vai jau, cik lukturi sadauzīti. Senks, Opels, Punto. Jā. Kvalitāte varēja būt labāka. Peugeot te nav. Ko te mums dos? Ok. Nezinu. Tas mikroautobus vakar mums neatbrauc pakaļ. Nezinu, kur viņš bija. Te var padzert kafiju. Čemodāni. Gaidām rindiņā. Rinda nav liela. Braucam atpakaļ ar Kentauru. Būsiņu uz lidostu. Izrādās mašīna ir lidostā. Drusku sajaucām. Gadās. Kā rent bija rakstīts. Te vilcieni arī ir. Te var braukt uz Romu pa taisnu ar ekspresi. Kur ir? Mums jāiet A, B, C. Jā, jāiet te. Nu, re, mēs atnācām līdz vajadzīgai vietai. GB 555 numurs. Šito mašīnu mums iedeva. Žēl, ka šitādu vajadzēja. Pa pilns ar mašīnām. Mēģinās tagad izbraukt ārā. Ok, mobility mums šoreiz firma.